Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no apustuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem, 10. nodaļas, kur 13. pantā apustulis raksta: Dievs ir uzticams. Viņš neļaus, ka jūs tiekat pārbaudīti pāri tam, cik spējat nest. Viņš arī rādīs ceļu, kā iziet no pārbaudījuma, dodams spēju jums to panest. Visvarenais un mūžīgais Dievs, savā laikā, tad, kad tu savu tautu vedi laukā no Ēģiptes verdzības, cauri jūrai un tuksnesim pretī apsolītajai zemē, tu zināji, ka viņiem ir nepieciešams vienmēr sajust un vienmēr būt pārliecinātiem par tavu klātbūtni. Un tu devi viņiem redzamu zīmi tam, ka tu esi kopā ar viņiem un ej viņiem pa priekšu. Šī zīme bija dūmu staps dienā un uguns staps naktī. Vienmēr, kad viņus pārņēma kādas bailes vai bažas, viņi varēja pacelt savas acis un redzēt, lūk, tur, tajā ārīgi redzamajā zīmē, ir drošība, ka tu esi vēl ar vien šeit, ka tu mūs redzi, pazīsti, saproti, ka tu mūs vādi. Tu zināji, kungs, ka tava vadība un tava klātbūtne ir jāpiedzīvo gan dienā, gan naktī. Un tas ir ne tikai stāsts par sauli, kas uzlec un noriet. Tas ir stāsts, ka mūsu dzīvē mēdz būt dienas un mēdz būt naktis. Mēdz būt posmi, kuros viss ir gaišs un skaidrs un saprotams. Mums ir priecīgs prāts, mums liekas, mēs zinām, kur mēs ejam. Mums ir vieglāk ieraudzīt šķēršļus ceļā, pamanīt briesmas jau no attāluma. Diena tā ir iespēja darboties un dzīvot. Bet tad nāk nakts. No vienas puses iespēja atpūsties, taču no citas puses pilna briesmu un neziņas. Mēs vairs neredzam, nesaprotam, kāpēc mūsu dzīvē notiek tā, kā notiek, kur tad mēs ejam, kurp tu mūs ved. Naktī ir viegli paklupt, naktī uzglūna neparedzētas briesmas. Un abos šajos posmos mums ir vajadzīga tava vadība, jo dienā mēs varētu aizmaldīties un tā arī neatcerēties, kur tad mēs īstenībā gribējām iet, bet naktī mums ir bail un naktī mēs neredzam. Un tāpēc tu devi šo redzamo savas klātbūtnes zīmi. Jo vienīgais, kas var cilvēkam palīdzēt cauri visai dzīvē iziet, ir tava klātbūtne, tava personīga vadība, kungs. Mums tu neesi devis šādu uguns vai dūmu stabu, bet mums tu esi devis tavus vārdus. Un šajos vārdos mēs varam klausīties gan dienās, gan naktīs. Ne tikai savā dienas ritmā, bet arī savos dažādajos dzīves posmos. Brīžiem mēs lasam par taviem likumiem un taviem norādījumiem tad, kad mums ir labi. Un mēs atgādinam sev, kas ir svarīgākais. Reizēm mēs dzirdam tavus vārdus tad, kad ir ļoti grūti, un tie ir vienīgie, kas dod cerību. Tā arī šodienas lozungs, kungs, ir tāds spožs spīdeklis vistumšākajās naktīs. Jo nakts ir tad, kad ir pārbaudījumi, kad ir lieli kārdinājumi, kuriem netiekam pāri, kad ir lielas grūtības, kas liekas lielākas nekā mēs spējam tās panest. Tajos brīžos nāk pie mums tavs vārds un saka, nebaidies, neviens pārbaudījums nav lielāks par tavām spējām to panest. Kungs, cik tas ir labi, ka mēs pēkšņi saprotam, ka visa dzīve tomēr ir tavās rokās. Un tas nozīmē, ka mums vienmēr ir tavs spēks. Ikvienam izaicinājumam pretī ir arī tava žēlastība. Un ja mēs turamies pie tavas rokas un meklējam tavu klātbūtni, mēs spējam pieredzēt to, par ko apustulis šeit runā. Ka mēs spējam iziet laukā no saviem pārbaudījumiem un tuksnešiem un naktīm un grūtībām. Un nonākt atkal vietā, kurā mēs jūtam un esam pārliecināti, ka tava mīlestība ir stiprāka par visu. Kungs, tāpēc šovakar mēs lūdzam it īpaši par tiem mūsu starpā, kuriem šī ir tumša nakts, kuriem ir kādas lielas grūtības, pārbaudījumi, lielas bēdas. Mierini, kungs,
Mierina ar šo savu klātbūtni, ar šo pārliecību, ka ja tu tur ej pa priekšu tajā uguns un dūmu stabā, ja tu esi sastopams lūkšanā un tavā vārdā, tas nozīmē, ka tu aizvedīsi mūs pretī mērķim. Mēs esam tavi bērni, un tu esi mūsu Dievs un mūsu tēvs. Kungs, šajā noskaņā mēs tev uzticam arī savus mīļos šovakaru. Lūdzam par mūsu zemi un tautu, viņas gaišajos un tumšajos brīžos. Lūdzam par tevis radīto pasauli. Lai tajā visā vienmēr spīd mums tava gaisma un tava gudrība. Jo mēs zinām, ka tu esi uzticams, ka tu esi kopā ar mums, ka tu negribi mums darīt pāri. Un ja mums ir kāda nasta nesama, tad tu pats vari sūtīt un gribi sūtīt mums palīdzību. Tā mēs atdodam visu sevi tavās rokās, gan šajā naktī, gan jaunajā dienā, kuru no tevis un vienīgi no tava žēlastības saņemam. Bet pār visām lietām mēs tevi lūdzam ar tiem vārdiem, kurus tavs dēls mums ir mācījis un ļāvis lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.